Nu, ir periods, cilvēks pusauģis gados, viņš noteikti ir ļoti jūtīgs, ka viņš sāk socializēties un viņš tā kā iepazīst pasauli, un tad viņam viens no jautājumiem, viņš grib redzēt pats sev tajā pasaulē. Un viņš pats sev pasaulē nevar ieraudzīt. Nu, pieiet pie spoguļa, es varu ieraudzīt, bet es to pasauli gribu ieraudzīt caur citiem. Un tas ir tas vārstols, man liekas, ko citi izmanto vienkārši tādos ļaunos nolūkos. Sāk stāstīt, kas tāds esi, un tad tas cilvēks nabadzīgs vienkārši sabrūk. Tā personība, kas top vai tapšanas stadijā, viņa vienkārši sāk brukt. Tas, ja pēkšņi saka, tu esi tāda, vai neglīta, stulba, vēl kaut kāda. Es tā apmēram nezinu, es neesmu. Bet es tā iedomājos, tas var būt milzīgi graujoši, ja cilvēks, kas ar tādu zinām vaļējību, uzticību un vēlmi ieraudzīt pati sev tajā pasaulē no sev līdzīgiem, no sava loka, kas tieši tajos gados, 11 gados paliek svarīgāks, teiksim, par vecākiem pat. Ļoti daudzos gadījumos, un tīri objektīvi iemesli pēc, ja saņem tādu, es teikšu, ļoti pieklājīgu noraidījumu, ļaunu noraidījumu. Es domāju, ka tā reakcija ir tāda emocionāla reakcija, kas varbūt saistīta ar pašnāvību. Tas neizbrīna. Es domāju, ka tas ir daudzās jomās arī pirms informācijas laikmetā, pirms sociālā tīkla laikmetā tās situācijas ir bijušas līdzīgas.